Dievs sacīja, un pusdienā mūsu jaunā planēta tā pārvērtās. Tas notika 3. dienas pēcpusdienā. Mēs pa pusdienu varētu tikai mazu daļiņu no tā skaistuma parādīt. 3. radīšanas dienas sākumā Dievs atšķīra ūdeni no sauszemes, jo pirms tam vēl varēja tikai peldēt, bet nu šo palāko zemi Dievs ietērp abrīnojams skaistās krāsās un smaržās. Kāds skaistums! Eņģeļi var nu lidot starp skaistiem ziediem un kokiem, ziedošiem kokiem, augļu kokiem, zaļajām, ziedošajām pļavām. Pārstaigāt to visu un novērtēt. Novērtēt Dieva darbu un teikt, tas ir fantastiski. Jaunajiem šīs planētas iemītniekiem tas noteikti patiks. Viņi tur noteikti jutīsies brīnišķīgi. Un Bībelē teikts, ka arī Dievs pats to redzēja labu esam. Mūsu prātam tas viss ir neaptverams, ka no mazām sēkliņām izaug tik milzīgi koki, ne tikai krūmi ziedi. Jēzus pats teica pat par vislielāko fenomenu, ka no vismazākās cinepļu sēkliņas izaug vismilzīgākais koks. Jā, internetā var atrast šī koka foto. Viņš ir abrīnojami liels, ar milzīgiem lieliem zariem. Tur var patvērties no lietas viennozīmīgi. Jēzus teica, ka tāda ir arī debesu valstība. Tā ir jātic, tā ir jāieiet mūsu sirdīs. Tā sākas ar ļoti mazu ticību, maza sēkliņa, bet vēlāk tā ticība pieaug tik liela, ka Dieva bērns nekādas vajāšanas vairs nevar apturēt, sludināt par šo valstību. Viņi ir gatavi atdot par to dzīvību, jo ticība ir kļuvis tik liela, ka viņi tic, ka tas, kas uz šīs zemes, nav galīgi nekas salīdzinājumā ar to, ko Dievs piedāvā. Jā, tā tas notika pie visiem Jēzus Kristus apustuļiem, kuri uzsāka sekot Jēzum. Kādā brīdī, kad ticība vēl nebija izaugusi, viņi visi aizliedz Jēzu, kad Jēzum bija jāiet Golgātas ceļš, bet kāpēc tam viss mainījās? Jēzus arī norādīja uz vīna koku un teica, es, Dieva dēls, esmu īstais vīna koks, palieciet kā zars pie manis, jo bez manis jūs nenieka nespējat, bet manā spēkā jūs spējat nest daudz garīgus augus. Mūsu raksturs debesu valstībā var kļūt derīgs tikai Dievam pārveidojot mūs. Mēs paši neko nevaram, mēs esam ļauni. To paveiks Dievs, ja mēs viņu izvēlēsimies kā pastāvīgu draugu un sekosim un klausīsim viņam. Tāpat viņš salīdzināja mūsu sirds augsnes ar zemes augsnēm, kādām tām jābūt, lai tās nestu garīgas augļus, un vēl daudz līdzību no dabas Jēzus stāstīja. Mums ir daudzas iespējas vērot dabas krāšņumu un no tās mācīties. Bet, kā jau zinām, tad augu valsts tā vēl tikai ir daļa no šīs dabas, kas jau ir pašlaik. Dievs vēlāk radīja vēl kaut ko. Un par to ir tiešām brīnišķīgi iespēja tālāk mums iedziļināties, mācīties, cik Dievs ir brīnišķīgs radītājs. Aklie vai
kad redzu, kā tu esi, tik skaistu krāšņu tavu radījis, un dzīvībai ik katrai gaismu nesi, to savā mīlestībā audzējis. Tad gars man steidzās tevi godu dod, kāds varens tu, kāds varens tu. Tad gars man steidzās tevi godu dod, kāds varens tu, kāds varens tu. Kāds iedoni no mīlgā tava raisās, un zaļās birzīs putnu dziesmas skan. Tad visur prieks un puķu smarža skaisa, tās atnes laimi sirdī arī man. Tad gars man steidzās tevi godu dod, kāds varens tu, kāds varens tu. Tad gars man steidzās tevi godu dod, kāds varens tu, kāds varens tu. Kad aicināts no žēlastības tieku, debes gaismas stāvs ieraugu, kad cerības uz dzīvo Dievu lieku, un viņa vispēcību atzīstu. Tad gars man steidzās tevi godu, kāds varens tu, kāds varens tu. Tad gars man steidzās tevi